1959. gadā māte Terēze raksta vēstuli savam garīgajam mentoram. Es jūtos pazudusi. Dievs mani nemīl. Dievs var nebūt Dievs. Varbūt viņa nav. Man saka, ka Dievs mani mīl, bet tumšā, augstā un tukšā realitāte ir tik spēcīga, ka nekas neaizskar manu dvēseli. Viņa bija spējīga uz jebkuru kompromisu, izrunāt jebkādus melus. Viņa paspiestu roku vēlnam, ja tas būtu nepieciešams. Kad kādu no viņai pazīstamiem priesteriem vārdā Donalds Magvairs Kalifornijā, San Francisco, kaut kur 1980. gados tiesāja par masveida pedofīliju, māte Terēze ļoti labi zināja, ko viņš izdarījis. Bet tā kā viņš turējās pie viņas uzskatiem par abortu absolūtu nepieņemšanu, kā arī visas labējās vērtības, viņa uzrakstīja vēstuli, kurā bija teikts, ka viņam bijuši daži kārdinājumi, bet viņš ir labs cilvēks, un viņu vajadzētu attaisnot. Runa ir par sēriju veida pedofilu Donaldu Magvairu. Šķiet, ka viņš mira cietumā. Lūk, tāda viņai bija morāles latiņa. Mans vēstījums visiem par visu šo stāstu par māti Terēzi, jeb mātes Terēzes mītu, ir tāds, ka reālos notikumus nedrīkst sagrozīt. Ja kāds redz, ka vēsture ir sagrozīta, ka tie ir meli un to apzinās, lūdzu, ejiet un apstrīdiet to saskaņā ar jūsu kaut mazām, bet iespējām. No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus. Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva. Arī tas ne, kas nemīl savu brāli. Bībele, Jāņa 1. vēstule, 3. nodaļas 10. pants. Pēc visa tā, ko mēs dzirdējām, viennozīmīgi var teikt vienu: māte Terēze visu mūžu meloja sava un Vatikāna finansiālā labuma dēļ. Ienīda cilvēkus, kurus nežēlīgi mocīja. Kam tad viņa patiesībā kalpoja? Pasaule no viņas dzirdēja daudz skaistu vārdu, bet lūk, ko māte Terēze stāstīja par to, ar ko patiesībā dzīvoja sevī. Kur ir mana ticība? Pat dziļi iekšā nav nekā cita kā vien tukšums un tumsa. Mēģinot pievērst manas domas debesīm, rodas tāda tukšuma apziņa tur, ka šīs pašas domas atgriežas kā asināži un sāpina manu pašu dvēseli. Cik sāpīgas ir šīs nezināmās sāpes? Man nav ticības. Atreidīta, tukša, bez ticības, bez mīlestības, bez degsmes. Priekš kam es cīnos? Ja nav Dieva, nevar būt arī dvēseles. Ja nav dvēseles, tad tu, Jēzus, arī neesi taisnība. Lūk, kas paliek Dieva nodevējam. Tukšums, sāpes, tumsa un bailes. Šo ceļu viņa izvēlējās pati.